Sveika, Dina! Es ļoti priecājos ar tevi šodien satikties. Es atceros, ka pirms 4 gadiem vai nedaudz vairāk es ar tevi sazinājos, un tu biji mans vienīgais kontakts, vienīgā sieviete, ar kuru es varēju parunāties par brīvām dzemdībām, jo es gaidot savu jaunāko bērniņu sajūtu šo ceļu, un biju ļoti priecīga, kad ir iespēja ar kādu par to parunāties. Un toreiz tas tavs stāsts, es atceros tā ļoti fragmentāri, bet es būšu ļoti priecīga vēlreiz dzirdēt tavu pieredzi, tavu stāstu un tavas sajūtas. Tu droši vari sākt ar vietu, kur tu esi sieviete pirms tu kļuvi par māmu, un kā šī pārvērtība ienāca tavā dzīvē, ko tu atceries par šo laiku un uz priekšu. Jā, tas bija tāds diezgan apzināts lēmums, kaut gan tagad man liekas, kā kaut ko vispār tādu var izlemt. Mm. Toreiz man likās, man liekas, ka mēs tā bijām, mēs jau esam diezgan ilgi kopā un varētu būt, būt forši, ka mums būtu par ko pasmieties kāds. Likās, ka Pilnīgi. varbūt tās nebūtu slikti, ka būtu kāds bērns kompānijai. Bet es domāju, ka man tā sajūta, ka man būs tāds puisītis, jā, ka tas būs mans puisītis. Man liekas, ka man tā sajūta bija ļoti, ļoti sen, no 20 gadu sākuma, kaut kad tāda. Un Mhm. es pēc tam vienkārši lasīju par to, kad var komunicēt ar tiem bērniem pirms viņa dzimšanas. Nu, jā. Un tad man bija tāda bišķi skaidrība, jā, man liekas, ka man jau sen bija tāda sajūta, ka man būs tāds viens puisītis. Mm. Kaut, kaut kā viņš tur bija jau. Garīgi jau Jā, sajūt. Jā. jā kad, kad es biju tam vienam puisītim gatava. Mhm. Un, tad mums tas puisītis pieteicās, kad mēs dzīvojam Francijā. Un es jau nezināju īsti, ko darīt. Kas ir jādara? Mēs noskaidrojam, ka ir jāiet pie ārsta. Tur tā kā apstiprināt, un tur visādus testus taisīt un visu kaut ko. Un es aizgāju Francijā pie ārsta, tāda vācu vīrieša. Mm. Visi jautājumi, ko es viņam uzdevu, viņam likās drausmīgi muļķīgi. Mm. Uh, un es sapratu, ka kaut kā jocīgi. Man liekas, ka šis nav tā, kā ir jābūt. Kaut kas nav labi. Jā, Un tad tas es bija aizgāju mājās un ģimenes sāku ārsts. skatīties. Tas bija ģimenes ārsts Ko? vai ginekologs? Kā Tas tā? bija ginekologs, jā. Mhm. Tad es aizgāju mājās, sapratu, ka ne, kaut kā laika šitā taciņa nebūs laba. Kad, kaut kā man liekas, ka par mani smiesies. Nu, Mhm. nē, ka man nesapratīs, ka, kaut kā, ka par mani smējās, jā. Es prasu kaut ko un par mani jau kaut kā, nav kaut kāda tāda kontakta, jā. Ka nav pietiekami respekta pret man nedzimušo bērnu, jā. Vai kaut kā tā, ka nav kaut kā tā, varbūt tās nav tā īpašuma sajūta, kas man vienmēr ir bijusi vajadzīga, jā. Kad jūties Tad īpaši. man likās, ka Nu, šajā vien, jā, es tā nevaru, man tā pret mani tā nevar izturēties. Kā arī pret mani nedzimušo bērnu tā nevar izturēties. Un tad es gāju mājās un domāju, ka nē, tas nevar būt, ka tā ir. Un par cik es biju arī mazliet par visādām, tā es jau vienmēr domāju par visādām, man bija diezgan tuvu piemēram, augu medicīna un visādas tādas lietas. Es tur sāku tajā virzienā skatīties, un kas tur ir jālieto, kad tev ir bērns, un kā tur. Un tad es kaut kā pamazām, es uzgāju tos cilvēkus, kas ar to nodarbojās, ne, bet uzgāju. Pirmā grāmata, ko es pasūtīju, bija Ines Meija Gaskina grāmata. mhm, mhm. Vecmātes, jā. Un tad, jā, tu noteikti esi dzirdējis. Nu Viņa jā, ir un tad es. bijusi arī kā, es viņu sauktu kā birdkeeperi, bet vienā brīdī viņa arī iegāja, nu, kā sistēmas darbinieks, kā licencēta vecmāte sāk strādāt, jā. Mhm. Tas tā. Nu, jā, viņam jau bija tā ferma, tā Jā, jā, dzimšanas vieta, jā. jā, Un kopš. tad arī uh,
dabūju to Dīnas Ceples grāmatu, Nē, tā latviešu manuprāt, vecās mākslas. līdz Rozenbachs, tu domā. Bet tur ir Jā, arī jā, jā, citādi jā. vecākiem, jā. Mhm. Viņai bija tā struktūra ļoti līdzīga tā Ines Meigaskins grāmatā. Man liekas, ka ļoti līdzīga bija. Bija forši izlasīt latviešu valodā, jā, kad bija forši izlasīt par visādām tradīcijām, lietām, ko es arī pēc tam mēģināju darīt. Mhm. Piemēram, saradzīšanu ar pirmo bērnu es arī mēģināju. Vannā gan ne pirtī, tādas opcijas nebija pieredze, bet un man likās, ka visu iespējamo vajag. Jā. Jo tas pirmais ir tik ļoti, tik ļoti pirmais. Ar pirmo viss tika darīts, viss tika mēģināts. Jā. Nu, un tad tomēr mēs izdomājām, ka Francijā mēs nepaliksim. Un, mēs jau kādu laiku zinājām, bet tad par to dzemdēšanu, kad likās, nu, ka jā, mēs brauksim tomēr dzīvot uz Rumāniju. Mhm. Un tad es sāku skatīties to situāciju Rumānijā, un Rumānijā tas vispār ir nu, diezgan nelegāli dzemdēt mājās. Mhm. Jā, Mhm. tas nav legāli. Nevis diezgan nelegāli, bet tas nav legāli. Es gribu vēl Bet, nu, protams, atzīmēt šeit šo, ka tā jau var rakstīt nelegāli. Drīzāk es teiktu, ka tas ir nelegāli pret medicīnas personām, kas kaut ko tādu grib atbalstīt, jo dzemdības jau var notikt ātri, pēkšņi mājās, vai ne? Kā tu vari padarīt par nelegālu to, kas notiek ar tavu ķermeni? Nu, tādā jā, ziņā. jā, jā, bet, jā, tieši tā, ka tas likums ir tāds, ka, ja kaut kas notiek un tās personas, kas ir kopā ar tevi, tad tām ir nepatikšanas. Jā. Jā, tā viņš ir arī Latvijā. Jā, jā, jā. Es domāju, ka visur. Es domāju, ka visur. Tāpēc ir ļoti svarīgi Protams, definēšanās. Ja tu esi sistēmā mediķis, tad vai arī tu sevi sauc par vecmāti vai par kaut kādu, nu, jā, tad tas ir, tad tur ir, vai par dūlu, tad tās ir nepatikšanas, jā, tādā scenārijā, kur kaut kas notiek. Jā. Mhm. jā, protams, es atradu, ka Rumānijā ir undergrounds visam šim pasākumam, un ir vecmātes, un ir dūles, ir arī tādas, kuras brauktu Mm, un palīdzētu. jā. Mhm, mhm. Gatavi. Pagāja kaut kāds laiks, un jā, Mhm. jā es atradu. Es meklēju un atradu. Jo man, protams, man likās, ka tas viss tāds kosmos, un izlasot grāmatu, man tur tā kā nepietika drosmes no sākuma. Mhm, Un mhm. tad netik daudz arī par to drosmi, man liekas, kā ir forši, kad ir kāds, kurš Jā, atbalsta. jā, jā. Mhm. Tā, Man vēl joprojām liekas, ka ir forši, ja ir kāds, kas atbalsta, bet, protams, ka tam cilvēkam ir jābūt tik īpašam un redzamam un neredzamam vienlaicīgi. Nu, ļoti, ļoti. Bet tad, nu, jā, es atradu šīs divas vecās mātes, kas bija gatavas braukt pie mums. Un, jā. protams, ar viņām izveidojās ļoti draudzīgas attiecības, un viņas man kļuva par, kā tas saucās, gadu ar krusmātēm bērnam. Bet viņas bija tikai ar pirmo dēlu, jo pēc tam viņām arī palika tas viss par grūtu, un viņas saprata, ka viņas vairs to nevar turpināt. Mm, Arī tur visādi personiski interesanti notikumi, mm, jā, ka viņām tas vairs nebija ceļš ejams, un tāpēc man pārējie divi piedzim, mēs bijām tikai paši, jā. Man bez jautājums, neviena jā, viņas tikai. skatījās kā mediķi, viņām bija, nu, tāda mediķa Nē, licenci. viņām tas bija tīrais aicinājums, jā. Mhm. Viena no viņām bija studējusi Izrēlā mājdzemdības. Mm, Jā, un viņi arī nodarbojās ar augiem un augu medicīnu un mhm, mhm. jā, visādām tādām lietām. Skaidrs, un viņas tā kā kopā strādāja, nu, mhm. Jā, jā, Jā. jā. No sākuma viņa viena strādā, bet tad viņa atrada savu Pār- dvēseles radinieku partneri, un tad tomēr viņām ir kaut kā vieglāk, jo viena otru, viņam arī viena otru jāatbalsta. Jā, jā.
Nu jā, man tās pirmās dzemdības bija diezgan tādas pamatīgas, jā. Divas diennaktis, jā. Tas viss tā sākās drausmīgi tā pamazām un lēnām un ilga, ļoti, ļoti ilgi Mhm. kontrakcijas. Un tad likās jau kaut kādā brīdī, kad tas bērns nepiedzims un jau ieviesās visādas šaubas vecmātēm, viņas man piedāvāja jau varbūt tās Vecmātēm? tomēr. Mm. Ne gluži tā, ka viņas bija diezgan superīgas. Viņas neko, bet bija tā, ka mēs jau gaidām un jau nekas īsti nekustās uz priekšu un man nekas nevarās un nekas nenotiek un jau otrās dienas vakars un mēs jau visu esam izdarījuši iespējamo. Jā. Visi jau iztaigājuši, visi jau, jā. Mm. Un Kā tu tad kaut kā. zināji? Tu saki, nevarās, ka kaut kas nevarās. Kā tu zināji, ka tas nevarās? Kā tas saucās? Jā, Zemes viņi, kakla? Zemes kakla? es ik pa laiku, jā, kā dzemdas, kā, Zemes jā, kakla aptvērums. Nu, tā kā tas jā. Es izēja. viņām ļāvu, es viņām ļāvu ik pa laikam pārbaudīt. Mm. Mhm. Jā, mēs ir tā pievērsām šam tam, jā, mēs ik pa laikam paskatījāmies, ka nekas neprogresē. Bet izrādās, ka īstenībā tik viss tas, nu, protams, ka mēs to sajūtam, un, protams, ka es to visu sajūtu, jā. Es domāju, ja es būtu gājusi uz kaut kādu slimnīcu, uz kaut kādu dzemdību centru, man tas viss būtu beidzies ar uzšķēršanu. Stimulācija Tāpēc, ka, dažādi veidi, jā. Jā. jā, tāpēc, ka izrādās, man liekas, ka izrādās, ne man liekas, bet ir tā, ka man tā atvēršanās zemes kakla notiek pašās beigās un diezgan ātri, bet pašās beigās, ja. Jā, Un man tāpēc. noteikti pateikt, nu, piedodiet, jums nekas vispār nenotiek un nekas arī nenotiks, ja. Un tā arī slimnīcā būtu. Mhm. Un tāpēc, ka es arī es, es tur sadraudzējos ar ļoti plašu klāstu visādu dzemdību speciālistu, ja. Man arī bija Ar šīm doktora, ko lūdzu? vecmātēm vai kaut kur citur? Nē, arī ar doktoru slimnīcās viņai izstāstīja savus plānus, un viņa bija tāda, nu, viņa, protams, teica nē, bet viņa bija diezgan atbalstoša un ieinteresēta, un viņa man iedeva savu telefonu numuru, ja nu kaut kas notiek, un tā, nu, kaut kā mēs ar viņu, mums kaut kāds kontakts izveidojās, un viņa tā bija ieinteresēta manās. Arī ar dūlām dažām es iepazinos vietējām, un nu, es tā kā mēģināju ļoti, nu, man bija tāds meklēšanas laiks, jā, mēģināju atrast jau kādas atbalsta personas, nu, tā, lai nodrošinātu kaut kādu savu to, nu, ja nu kaut kas notiek un tādā garā. Mm. Kas man arī īstenībā noderēja, viss tas man mazliet noderēja. Nu, Nu, varbūt labi bija par ziņa, daudz, ka bet tev ir man kaut noderēja. kāda aizmugure, es tā saprotu, ja? Jā. Jā, Par jā. dzemdas kaklu es vēl gribēju piebilst, ka es, nu, savā praksē un arī cik esmu mācījusies, mēs to nedarām. Nu, jo rekur šeit arī pierādās tas, ka tam īsti nav jēgas un nozīmes, jo mēs vienkārši viņš var atvērties pusstundas laikā no nekā uz ļoti daudz. Un dažreiz nu, notiek tik ļoti dažādi, ka tas ir vispār neprognozējami. Un beigu beigās tā darbība ir sanāk, nu, īsti viņai nav pamatojuma. Nav tāda apraksta, kas man dod pārliecību, ka jā, nu, šis ir kaut kas pamatots. Nu, jā. Es vēl joprojām pēc visām šīm trim darbībām es vēl joprojām nesaprotu, kas tur mainās īsti, ja. Oh. Kaut gan es mēģināju sevi eksaminēt, bet ne, es tāpat nesaprotu, jā, tas man paliek mistērija noslēpums, Tā arī ir. jā, un Un tur tā mēs arī viņu arī ir. atstāsim. Jā. Jā, bet tas ir tik svarīgs aspekts, jā. Mhm. Un tā ginekoloģija, tajā slimnīcā, viņi man teica, ja, es gāju uz pārbaudēm, Mhm. jā, es biju uz pēdējo pārbaudi, es viņai izstāstīju savus plānus, un tad viņi man iedeva savu telefonu numuru, ja nu kaut kas notiek, un viņi man teica, un viņi man skatījās, un teica, bet, kā viņi teica, viņi kaut kā teica tā, ka
Jā, bet varētu būt, ka tev nemaz, tas bērns ir liels un ka tev nemaz, nē, un pēc tā es teicu, ka es neteicu viņai, bet es sapratu, ka es nevaru iet uz turieni. Nu, to nevar vienkārši teikt tev. Tādas lietas vispār nedrīkst, nedrīkst runāt ar sievietes stāvoklī, ka man kaut kas varētu nebūt labi, jā, ja viņi, tas tikai tāds, jā. Nu, bija vēl kaut kādas pāris zīmes, ka es sapratu, ka es nevaru uz turieni nemaz iet, ka tas ir bīstami, diezgan bīstami. Jā. Un, jā, nu tad sanāk tā, ka mēs bijām ar vecmātēm, un viss beidzot tas bērniņš ieradās. Mm. Es biju pilnīgā bez. Es domāju, ka es biju gandrīz vai bezsamaņā. Viņi mani visi turēja, un viņi man bija visi apkārt, jo tās dzemdība, nu, jā, tas bija tik ļoti spēcīgi, ka to nemaz, es nevaru iedomāties arī to situāciju, kurā kāds man teiktu, kad man būtu jāspiež, Mm. vai kaut kas tāds, tas ir liekas pilnīgi neiedomājami. Tas ir tāds instinkts un tāds spēks, kas nāk no iekšas, kad es, kaut arī, ka es biju tādā pusbezsamaņā jau no tā ilgā procesa un piekusuma un visa, kad tā spiešana viņa vienkārši nāk tā kā milzīgs animalistisks spēks, Jā. kas tev plēš uz pusēm, tu tur nevar nespiest, nespiest, tas vienkārši notiek ar tevi, un tas bērns beigās arī ierodās. Jā, bet es esmu diezgan šaura. Es sapratu, ka es esmu diezgan tait. Jā, man viss tas ir tā diezgan šauri un kompakti, un jā, tas laiks bija nepieciešams, Jā. lai es atvērtos, lai tas bērns būtu, lai tas bērns varētu atnākt. Jā. Jā. Tie Un ceļi tā, tā viņam ieejās savā tempā, iznāca, jā, savam ķermenim. iznāca galviņa, un tad jau arī viss pārējais ļoti ātri. Ja. Es atceros, kaut kā bija labi, ka Andrēja noķēra to bērnu, jo bērns nāca tik ātri, man dēliem ir ļoti lielas galvas, ja. Mhm. Un pirmajam dēlam, jā, viņam ir liela galva. Un, protams, kā galva izgāja, kā galva Iznāca iznāca tā arī pārējais. Un ļoti labi, kad, kad jā, Andrēja noķēra mūsu bērnu. tavs Jo bērns, ja? Džordžs nepaspēja. Tas būtu palaidis garām. Tas tev Nu, jā, tā, vīrs, ja? Nu, sanāk, saņēma bērniņu tavs vīrs, ja? Vai kādu no vecmātēm? tas man liekas, viss bija tādā ķērienā. Jo es biju tā kā uz ceļiem, jau tādā pozā, un es domāju, cik es atceros, kad bija tā, jā, ka viņam vajadzēja to bērnu ķert. Ka viņam vajadzēja viņu ķert, jo es biju tā kā bišķi augstu. Jā, tad jau. Tās galviņas, viņas jau arī, viņas jau, nu, tās galvas daiviņas, viņas jau pilnīgi, nu, sakļaujās tā, ka, nu, līdz tādam mazam izmēram. Un tāpēc tie bērniņi spēja piedzimt arī ar lielām galvām un visādīgi, jā, viņi ļoti, ļoti pielāgojās, jā, ķermenim. Vecmātēm bija jābrauc, mēs kaut kā viņu nospērām, un būtībā uzreiz pēc tam mēs visi aizmigām. Jo mēs visi bijām ļoti, ļoti piekusuši. Mēs vienkārši aizgājām gulēt ar visu bērniņu. Jā. Gulējām diezgan ilgi. Mm. Mēs gulējām, un mēs gulējām. Un vecmātes aizbrauca vakarā projām. Un mēs vēl joprojām gulējām. Es biju ļoti piekusis. Es piekusis man nekas. Jā. Un mēs pamodāmies nākamajā dienā. Mhm. Nu vēl kaut kas tur bija interesants, man liekas. Nu jā, nu kaut kāda tur sīkuma bija. Kā ar placentu, tām lietām. Placenta piedzima diezgan ātri pēc tam, un mēs viņu pagaršojām. Mm. Mēs, tu Un tad saki, es domāju, un mēs visi viņu pagaršojām. Mēs visi viņu pagaršojām.
Mēs visi viņu pagaršojām, bet tā baigi apetalīgi nebija. Un mēs tā nolēmām, ka mēs viņu ieraksim zem koka, kad iestādīsim koku. Jā. Jā. Un nākamajā dienā mēs pamodāmies, un vecās mātes bija aizbraukušas, un mēs tagad sapratām, ka mums ir tas bērniņš, ka viņš īsti nav, ka nav tā, ka viņš tā arī nesāka ēst tajā dienā. Viņš Un pēc viņš nebija tā, ka viņš piedzima un pieķērās pie pupa. Es, protams, ar viņu gulēju. Viņš bija visu laiku uz manis, un mēs bijām skin to skin, kāds latviski saucās ādazā. Un, bet viņš tā nemaz nepieķērās un nesāka ēst tas ir pēc pirmajā dzimšanas, dienā. tu viņš nezīd nevienā brīdī pēc dzimšanas. Nē, nē, Jūs, viņš, bet jūs tam un pievēršat mēs, uzmanību? jā, mēs tam pievērsām uzmanību, bet viņš tā kā negribēja. Un viņš tā kā nē, un mēs bijām visi piekusuši, un mēs domājam, nu, pagulēsim, un tad mēs visi tam pieslēgsimies. Bet tā mēs vienkārši nogulējām. Un nākamajā dienā es saprotu, ka tas bērns nav ēdis, ka manas vecās mātes jau ir gabalā, ka bērns nē, Mm. un viņš tā kā, nu, nē, tā kā viņš, nē, mums mēģina visādi, un viņš tā kā, nē, ne īsti, tā kā Viņiem es nevaru atrast to veidu. Es vienkārši nevaru atrast, man liekas, pareizo veidu. Un tad, protams, es zvanīju savai vēl vienai opcijai, jo manas vecmātes viņas dzīvo ļoti tālu. Mēs tur bijām ne pārāk tuvu. Viņa palīdzība vairāk nebija īsti opcija, tikai pa telefonu, bet pa telefonu īsti arī nekas mums tur nestrādāja. Un tad es zvanīju, man bija vēl viena opcija, es piepazinusies ar dullu, un es zvanīju dullē un teicu, ka man nesnāk, Jā. bērns nav ēdis vēl. Bērns ir piedzimis, viss ir forši, bet viņš nē, tā, Mm. viņam nav interese pārāk liela. Un tad viņa atnāca un viņa man parādīja, kā tur tā filigrāni, kā viņam iedot to krūti, tā ka viņš paņem. Jā. Un tas bija izrādījās ļoti viegli, ja, bet to nezinot un kaut kā to vienkārši nesanāca no paša Jā, sākuma. Ja. jā. Man bija vajadzīga reāli tā palīdzība, ka kāds parāda, kā iedot bērnam krūti. Jā, tas ir arī mums un man mācīts, ka es nevaru atstāt to vietu, kamēr es neredzu, ka tas bērniņš ir pazīts, nu, ka tas viss notiek. Jā, tas ir vienkārši tādā arī, nu, drošības aspekts, tā kā arī pašai mammai un visiem. Jā, vēl Jā, es nekādā ziņā nevaru tur vainot savas vecās mātes. Mums bija jau tā, tas bija jau tā viss ļoti, ļoti ilgi, un mēs visi bijām, bet likās arī, ka viss ir forši ar to, ka mēs visi atpūtāmies. Mhm. Spērns, viņš gulēja. Mēs Jā. visi gulējām. Man likās, ka dzīve būs lieliski, ja mēs vienkārši gulējam, ka Tas arī mēs ir mākam labs moments. atpūsties. Īstenībā visi runā par to zelta stundu. Es īstenībā pirmo reizi dzirdu šādu gadījumu, kur bērniņš ne, nu labi, tas nav pirmo reizi, protams, ir tie stāsti, kur viņš vienkārši nav varbūt vispār spējīgs vai Jā, nevar slimt piedzimt. Nu tiešām, bet tā, ka vesels bērniņš un vienkārši ir nogulējis un pēc diezgan ilga laika vēl zīdis un viss ir kārtībā. Vai ne? Kā dabā mēs jā, visādi, nu. Jā, tā arī var būt, jo tiešām pēc tam nebija nekāda baiga problēma. Nu, protams, man bija ļoti daudz visādas problēmas. Man bija ļoti daudz piena, protams, es sēdēju pirmās dienas, asins piens un asaras un klasiska kombinācija, un man viss likās vienkārši pēc tam neiespējami. Bija ļoti tā sajūta, bija ļoti traumatiska sajūta. Bija tā, ka ārprāts kāda. Es raudāju par visiem tiem bērniem, kam nav vecāku, Mm, kuri piedzimst un viņiem nav vecāku. Jo viņam tik ļoti, man likās, ka man nav, es gribētu iedot vairāk, bet man nav vairāk. Ka viņam tik daudz vajag visu, kas mums ir, jo mēs bijām, tā mēs arī tā sākām to dzīvi, ka mēs bijām viens otram blakus, un tā arī nekad, kad, man liekas, mēs pirmo reizi pašķīrāmies ļoti
ilgi pēc tā momenta, pēc piedzimšanas. Mm, Jā, un viņš pēc tam 40, ne, 24 stundām to pat bija gatavs ēst, un jā, viss bija labi. Viss mm, bija labi. Es biju lasījis tādu gadījumu, ka īstenībā jaundzimušie ir tie, kuri izdzīvoja. Piemēram, bija kaut kāds gadījums, kad zemestrīce nojauca slimnīcu. Zemestrīcē nobruka slimnīca, jā, un bija jaundzimušie, bija inkubatoros, jā, un viņi izdzīvoja, jo viņi vienīgie izdzīvoja, jo viņi var bez ēdiena izturēt 72 stundas vai kaut kā tam līdzīgi. jā, Jo jā. viņiem ir tas pirmais resurss nodrošināts, ka viņi var ilgi īstenībā izturēt. Jā, tā dzīvība ir 72. diezgan spēcīga īstenībā, kas tiešām grib Jā. dzīvot, tas dzīvo. Ar nākamajiem diviem viss bija tieši otrādāk. Un meita, kad piedzima, viņa uzreiz pieķērās pie krūts un nelaida vaļā līdz, līdz nākamajai dienai. Tā arī bija. Jā. Mm. Viņa bija Mhm. pie nākamā man bija meita Dafne. Mm. Meita Dafne, tas arī bija vienkārši ļoti, netipisks stāsts. Jā. Jo meita Dafne, viņa piedzima un bija skaidrs, ka tur kaut kas nav labi. Mhm. Un viņa piedzima, mēs bijām vieni paši, bet, jā, tur višķi jārulē tā filma atpakaļ. Jā. Mhm. Ar meitu Dafni man likās, ka man atkal nekas nav jādara, kad es negāju uz pārbaudēm un es negāju pie ārstiem un likās, kad viss būs labi. Man tā sajūta bija ļoti, ļoti pārliecinoša. Un, jā, viss kaut kas mistisks arī bija ceļam, kas man tā kā iedrošināja. Un tad bija tādi sapņi, kas bija ļoti nomierinoši. Es arī redzēju, kad vecāmātes tā kā grasījās braukt, bet beigās neatbrauc, nokavēja autobusu vai kaut ko tam līdzīgu, un ka man vajadzēs dzemdēt vienai, ka viss būs labi. Mhm. Nu, tādi ļoti, ļoti, ļoti visādi tādi sīkumi, kas bija, bet man tā kā visu laiku teica, ka, viss ir labi, viss būs labi un viss būs labi. Jā, lai tu vari būt mierā. Mhm. Mhm. Mm, Nu, un man bērni visi dzima 42 nedēļās dzimis bērns. Kā ir klasika, tu man jautā? Nu, kā Jā, uzskata? kā ir klasika? Nu, par Jā, kāda ir? par pareizi uzskata, ka bērns dzimst 40 nedēļās, bet es zinu par Ah, dzīvi un veseli dzimušiem bērniem no 33 nedēļām. Tas ir tāds agrākais zināmais, kuri piedzims vesels bērniņš, kuram nav vajadzējis medicīnisku atbalstu. Līdz 45 nedēļām. 45 ir atkal ilgākais, ko es zinu. Bet tas arī Jā, nenozīmē, ka 33 visi dzimst spējīgi dzīvot. Nu, tas ir mhm, ļoti varijē. Un, nu, tas loks ir Latvijā, piemēram, mājdzemdības drīkst, mājdzemdību vecumā drīkst atbalstīt no 38 līdz 42 nedēļām. Pēc tam, ja iet pāri, tad tas ir, viņi neuzņems to risku, mhm. viņa iesaka mammai doties Jā. uz slimnīcu un tā tālāk. Un arī, Jā, man bija 42 vismaz, jā, man vienmēr bija laika, tā kā, es jau biju tā kā gatavojusies, es vienmēr nekad neesmu laikā, es vienmēr kavēju, un tad ar visu to kavēšanu tik un tā es biju laikā, jā, jo man tie bērniņi nāca ļoti 42 nedēļās, jā, un tā. tad, kad Nu, viņš viņi tā nesteidzās. Jā, nesteidzās. Un, protams, kad es vienmēr spējos, ka viņi noteikti zināja, ka es esmu jau vēl, ka es neesmu atkal kaut ko, ka es neesmu vēl paspējis to un to izdarīt. Un viņi nemaz tā nenāca. Tā, kad es neesmu gatava, viņi gaidīja, kad es sagatavošos. Un tad ar Dāvni bija tā, ka mēs viņu gribējām saukt par Dāgni. Un es biju sastādījis tādus lauru kokus, lauru lapu kokus jā. istabā. Un tad man bija tās kontrakcijas, un es biju viena pati, un nakts, un visi guļ, un viss tā bija mierīgi un labi, es neatceros vairāk, kā tas bija tā, bet bija tāda ļoti spēcīga sajūta, ka man ir jāsauc meitu par Dafni. Es skatījos uz tiem lauru kokiem, kas ir Dafini, ja, no grieķu mitoloģijas, ja,
Un es skatījos uz tiem lauru kokiem, un man nu, tas vārds tik spēcīgi ienāca. Kaut gan mēs visi jau bijām nosprieduši saukt viņu par dāgni un saucām jau par dāgni, bet izrādās, ka mēs tomēr vienu burtu nebijām uztvēruši kā vajag, ja. Un, un tad, kad man veids piedzima, es teicu savam nu, vīram, nu, nebūs Dagnam, izrādās, ka mums viņu jāsauc par Dafni. Bet viņi arī saprata, ka ar mani strīdēties nevar, ka man ir pareizā informācija atnākusi. Ar, Un tā mēs, un tā beigās izrādījās, ka viņa ir Dafne. Bet Dafne piedzima ļoti ātri un ļoti saudzīgi. Man likās pilnīgi tā kā tāda sieviete. Ja es tev pāri nenodarīšu, tad tā, ka viņa tik ļoti saudzīgi piedzima. Jo nu, man, protams, ir tāda blakus teorija, ka man dēliem ir lielas galvas, bija grūti, un meitai ir ļoti maziņa galviņa. mm, Un tā kaut kā man liekas, ka tas man ļoti, ļoti tā atšķirība bija ļoti sajūtama man, ja. jā. Mhm. Un es tā kā gribēju dzemdēt ūdenī, un biju jau tā kā, biju vannā, Mhm. un viss jau kaut kā es, kaut kā es gatavojos, ka tas būs ilgi. Jā. Bet izrādījās, ka tas nebija ilgi. Tā bija tikai viena nakts, ja to divu dienu vietā, kas man bija pirms tam. Un es domāju, ka, nu, vajag jau, vajag labi nav un drausmīgi sāpīgi, bet es tagad tiešu ārā no vannas, jo es jau esmu tur nosēdējis, nezinu, cik ilgi, nu, pusdienu. Mhm. Mhm. Tad iešu es tomēr ārā un tad jau redzēs, kas notiks. Bet izrādās, ka tās kontrakcijas bija baigi ļoti tuvu viena pie otras. Un par to laiku Džordžs runāja ar vecām mātēm, un viņi saka, bet klausies, baigi tuvu. Jā. Un izskatās, ka noteikti drīz dzemdēs. Un es tā, nu nē, nu kāda drīz dzemdēs, man noteikti viss būs ilgi, un man vēl būs ilgi, ilgi jācieš. Tas vienkārši ļoti neciešami, bet man būs jācieš. Jā, un es izkāpu no vannas, un es vienkārši saļimu un piedzemdēju bērnu, jo nu, tā viegli un nemanot, ja? Tā pilnīgi, nu, nenojaušot, ka tas notiks tagad. Jā. Un, protams, Džordžs bija tādā neticamā šokā un domāju, ka kaut kas varbūt nav labi, ka tas notiek tik ātri, ja mēs pilnīgi bijām nobrieduši ilgi un gari gaidīt, ja, un pacietīgi. Pēc pirmās Un, pieredzes, vai ne? jā, un man bija blakus dēls, un viņš vienīgais bija tāds apgarots un, māsiņnāki, un viņš man turēja uz rokas, jo Džordžam bija tāds manāms šoks. Viņš nesaprata, vai tagad ir jāzvan vecāmātēm, vai jāsēž ar mani, vai kaut kas ir jādara. Jā. Nu, viņam tā kā racionāli domājuši cilvēki, viņš nevarēja saprast, vai ir labi, vai nav labi, vai ir ļoti labi. Jā. Tur nevarēja īsti tajā momentā kaut kā tā nolasīt to. Bet man dēls, viņš ļoti labi saprata, un viņš tajā mirklī tik sirsnīgi pieslēdzās, ka tas bija tāds atbalsta moments, un viņš man turēja uz rokas, un tā mēs pie, piedzimtējām Dāfni kopā. Oh, Jā, skaisti. Cik bija dēlam gadi tajā brīdī? viņam bija, nu, 2,3, ap 3. O, pavisam vēl. Viņš bija maziņš, viņš bija ļoti maziņš, varbūt tāpēc viņam bija tik ļoti, tā reakcija tik ļoti Ir tāda, jā. Bez neaizsarga. drāmām. Jā, viņam nebija ne jausmas par neko sliktu, vai viņam nebija nekādas informācijas liekas par to. Bērnam tas nav Ir nekas, vienkārši. no kā ir jāpasargā, vai jā, tas bija kaut kā tik ļoti dabīgi. Man tas ļoti iespaidoja dēla reakcija uz to māsas atnākšanu. Jā, un viņš bija tik nenormāli priecīgs, ka viņš nevarēja iet gulēt, un viņam vajadzēja visas mantas sanest, un visu parādīt, un grāmatas izlasīt, un jā, visu viņam vajadzēja izdarīt tajā, tajā dienā un naktī, jo māsa piedzima, pieķērās pie pupa un vienkārši tur arī bija, ja? Mm. Jo man liekas, ka tātad viņai viss nebija labi. Viņai viss nebija tik lieliski. Uh,
Un mēs tā kā, nu, kaut kā likās, ka, nu, viņai bija ļoti džandis, kā latviski saucās džandis, kad ir tā Telpa, jā. dzelteni bērni, Mhm. dzelti, ja. Man visiem bērniem viņa bija, Dafnē viņa bija, un viņa bija ļoti, viņai bija tādi punktiņi un tādi, nu, tā kā punktiņi, nē, bet Tīši, pumpiņas visur un jā. pleķīši, nu, jā, nu, kaut kā tur tā nebija, ka viņa neizskatījās ļoti veselīgi. Un likās, ka viņa dzer to pienu, viņai viņš ir vajadzīgs, lai viņai to izvadītu kaut ko, lai viņai to, Jā. jā, lai viņai izvadītu kaut ko no ķermeņa, vai ka viņai ļoti vajadzīgs, Un ekstra vajadzīgs, kad tu, kaut kāda palīdzība un kaut kas no citiem, jā. jā. Kad bija tas laiks, kad tu saprati, nu, tu to pati saproti, konstatē, kaut kas nav, tev ir sajūta, ka kaut kā viņai nav īsti labi. Daļa tā, kā viņa izskatās. Kad bija tas laiks? Nu, tā likās jau īstenībā pirmajā dienā, kad viņa piedzima, ka likās, ka kaut kas nav labi. Mm. Un tad mēs, nu jā, es it kā esmu tāda baigi mierīgā, bet tā man, ja man, jā, tad es uzreiz reaģēju. Un tad mēs meklējām atkal kaut kādu atbalstu komandu un kaut kādus ārstus, un mēs bijām pie viena, pie homeopāta doktora, tad mēs bijām pie labākā bērnu slimnīcas ārsta. Mhm. Neviens neko. Un izrādās, nu, viņa īstenībā viņa kakāja kaut ko, kas bija balts un dzeltens, Mm. kas nebija adekvāts. Mhm. Un es arī to viņiem saku, un viņi neko, īstenībā viņiem vajadzēja riktīgi reaģēt, ja? Pēc tam, zinot filmu atpakaļ, jā, es saku. Mm. Bet tā, es gāju pie vieniem, pie otriem, pie visiem, pie kā es varēju aiziet tajā momentā, un viens, kādas reakcijas. Nu, labi, Un bet beigās pēc viņa pati jutās pēc labi, viņa bija aktīva, viņa zīda, jā, nu, meitiņa. Jā, viņa zīda, bet tad kaut kādā momentā viņa palika ļoti bāla un es sapratu, ka ne, mums ir jāatrod palīdzība. Tagad, kad tas, nu, kad kaut kas notiek, ka kaut kas nav labi. Un tad mēs aizbraucām, protams, uz ātro palīdzību, un tad mēs tikām slimnīcā, un tad mums aizsūtīja uz citu pilsētu, un tās bija kaut kādas šausmīgas 4 dienas pirms Ziemassvētkiem. Un nu, viņa arī neviens nezināja, kas viņai, protams, ir. Bet viņai uztaisīja asins pārliešanu. Oh. Bet es biju tādā iestādē, tādā slimnīcā, kur nu, man tur nav, es tur neko pilnīgi nevaru. Viņi vienkārši paņem bērnu, viņu ieliek inkubatorā, es varu nākt 3 reizes dienā viņu pabarot, nakties tur nedrīkst būt. Man ir jāguļ gultā ar citām mamām, kam ir arī līdzīgas situācijas. Un ļoti nenormāli Ellis kambarī, ja es biju 4 dienām. Tā, ka tu nevari, es tur klauvējos pie tām durvīm. Es zinu, ka viņai vajag mani, ja, ka man viņai ir jābūt blakus. Un es esmu vienīgā persona tur, kur baro savu bērnu ar krūti, pārējām visām jau viss ir atteicies, ja. Mm. Un es vēl cenšos visu to saglabāt. Viņai uztaisīja to asins pārliešanu, un pēc 4 dienām mēs tur bijām tikai 4 dienas. Mums vienkārši palaida. Jo, protams, viņi saprata, ka es arī šajā režīmā ilgi neizturēšu, ka es kaut ko izdomāšu, ka viņiem būs nepatikšanas. Ja viņi vēl, nu, viņi mūs palaida tieši Ziemassvētku dienā. Mm. Ejiet, ja? Bērns ir nostabilizējies, es sapratu, ka tā situācija arī nav adekvāta, ja? Jo, nu, viņai tā kā viss nostabilizējas, bet neviens tāpat nezina, kas viņai kaiš, ja? Jā. Viņi izdarīja kaut kādu procedūru, kas nostabilizē situāciju, bet neviens, jā, Mm. neko vairāk nezina, ja? Tādās gadījumos nevienu mājās nelaiž, Mm. nevienu mājās nelaiž. Bet, nu, pēc tam, pēc kāda laika, mēs domājam, nu, ok, skatīsimies, kā būs, un, ja jutīsim, ka kaut kas vēl ir nepieciešams, meklēsim atkal kaut kādus tālāk speciālistus. Protams, mēs jau sameklējām pa to laiku, kur mēs tālāk dosimies. Un tad arī kaut kādā mirklī likās, ka, nu, ok, kaut kas tomēr nav labi, un tad mēs uztaisījām tos testus, un izrādījās, ka, jā, aknas nestrādā Piedod, tagad. uz veselību. Un,
Jā, izrādījās, ka aknas nestrādāja. Jā. Pēc analīzēm. To arī no sākuma nevar, to no sākuma nemaz nevarot redzēt bērniņos, ja? Jo viņiem visiem kaut kas no Daudz. sākuma neīsti, Jā. jā. Tāpēc viņi arī nemaz nevarēja noteikt, kas ir par vainu, jā. Tad mēs bijām kaut mēnesi slimnīcā, un tad viņi visi, tad mums bija ļoti diezgan brīnišķīgs ārsts, ar kuru mums bija diezgan labs kontakts, bet viņš arī nevarēja saprast, kas bērniņam ir par vainu, jā. Un tā mēs visi kopā, un tad mums ir vēl ārsts draugi, un tad viņi mums visi sūtīja visus tos zinātniskos materiālus, kas varētu būt, un, un tā mēs visi ar visiem ārstiem un draugiem kopā sēdējām dienu nakti lasījām zinātniskos materiālus par to, kas mūsu bērnam varētu būt un ko tagad darīt. Nu, tad viņi it kā izrulēja vienu tādu gadījumu, kad viņam varētu būt, nu jā, malformācijas, nezinu, kā tas viss sauksies tagad latviski. Nu, malformācija. Kaut kas nav noformējies līdz galam, ja? Un tā mēs padzīvojam kādu laiku slimnīcām, tad mums uztaisīja meitiņai operāciju, bet tādu izzinošu operāciju, jo viņa maziņš bērniņš, viņa nevarēja īsti saprast, vai ir tas, ko viņi ir izdomājuši, vai nav. Mm. Bet tā kaut kā sanāca, ka mums vajadzēja parakstīties uz to. Kad es tikai ar mieru, un Dāpne arī ar mieru aizgāja uz to operāciju. Viņa pilnīgi, nu, tur bija visādi tādi priekšnoteikumi pirms operācijas. Tajā stāstā ir tik daudz īstenībā visādi sīkumu, ja? Jo es visu laiku skatos kaut kādas zīmes, vai ir labi, vai man vajag to darīt, vai man nevajag, bet nu, tā kā bija visas zīmes, ka it kā vajag. Tā kā viņai bija narkoze, viņai uztaisīta operācija, un pēc operācijas izrādījās, ka viņai nav tas, ko viņi ir domājuši, ka viņi uzreiz attaisīja un aiztaisīja. Bet viņai bija vispārīgā narkoze, ja? Tas arī ir interesants moments, ja? Jo vispārīgā narkoze, man liekas, dod tādu iespēju kaut kur atgriezties, ja? Vai ir kaut ko, nu, kaut kādā līmenī sakontaktēt. Nu, visādā ziņā pēc operācijas viņai viss uzlabojās un viss pārgāja pats no sevis. Un viņai nav nekāda problēma ar aknām, un viņai nav nekāda. Jā, viņai nav nekāda problēma ar aknām. Mm. Viņai gan ir mazliet problēma, jo viņai tādas saucās senu paralīze labās puses. Nu jā, labā puse viņai nestrādā pietiekoši, jo viņai Tāpēc, iespējams, ka smadzenēs bija tas asins izplūdums vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Sakarā ar visu. Un neviens nezin, kurā vietā? vai tas notika biju stāvoklī, vai tas notika, kad operācija notika, vai tas notika pirms, jā, neviens nevar mums īsti pateikt, kad tas notika. Un tad ik pa laikam vēl visādi interesanti fakti atklājās. Un es atceros, kad es biju stāvoklī, es biju vienā brīdī slima un man bija ļoti intoksikācija. Man bija ļoti slikti kaut kādas pāris dienas. Un tad mums kaķis nomira ar parvo vīrusu kaut kādus gadu vēlāk. Tas nozīmē, ka viņš iespējams, ka bija slims jau tad, un ja tu esi stāvoklī un tev ir parvo slims kaķis, tad tas var ietekmēt bērniņu Mm. also arī. Tā kā tur ir visādas nianses. Es tikai tā kā sapratu pēc tam, ka īstenībā ir labi, ka es negāju pie ārstiem, jo ja viņai bija jau kaut kas, piemēram, to parvo, ja viņu atklāja, tad viņi saka abortēt bērnu, ja? Jo viņš piedzimst ar visādiem neiroloģiskiem traucējumiem. Viņš var piedzimt ar ļoti nopietniem neiroloģiskiem traucējumiem. Mhm, Jā, mhm. kaut kā, lai beigās es jūtos diezgan apmierināta un pateicīga, ka es negāju Jā, taisīt tos testus. Ja būtu kaut kas atklājies, būtu ļoti, man liekas, ka būtu daudz grūtāks tas iznākums. jā. Tagad bija tā, nu tā, Stāvokļi jau arī ietekmē, nu, visu veido, tāpēc es ar pēdējo bērniņu negāju uz izmeklēšanām, un es sapratu, bet ko es darītu, ja es uzzinātu, ka kaut kas nav. Es tāpat zinu, ka nu, nē, tas maksā pārāk dārgi priekš manis. Zināt kaut ko, jā, jā, ja tu zini, ka pat tu tajā tāpat sektorā. dzemdētu un dotu iespēju, ka tas nāk no tevis, un tu tāpat gribi dot iespēju, tad tu, jā. Man arī ir tā sajūta tāda, ka es tāpat gribu dot iespēju, lai kas arī tas, kā arī tas būtu. Un, Paļāvība, jā. kā tā paļāvība ir ļoti svarīga, vai ne?
Mm. Un, nu, ar pēdējo, es saucu trešo par pēdējo, ļoti pārliecināti saucu par pēdējo. Ar pēdējo bija tā, ka, jā, bija skaidrs tas scenārijs daudz maz. Un tad uzrādījās šis jaukais koronavīrus, un ar pēdējo bērnu es it kā meklēju arī to vecumātu, jo man likās, ka būtu labi, ka mums kāds palīdzētu to nabas saiti, nu, pārgriezt, kaut gan tāda nav baigā, bet būtu labi, ka būtu kāds. Mhm. Es jau, man likās, ka tas ir jau kaut kā man likās, ka tas ir grūti, ja. Mhm. Kad ir, jā, kad ir arī Gribēju divi atbalstu. bērni, Jā. jā, ir divi bērni, kad gribās, lai ir kaut kāda palīdzība. Es it kā atradu to, es it kā atradu vecmāti, kas būtu tā kā gata. Nē, tad man bija tā, ka man būtu jābrauc un jānoīrē Airbnb un jādzemdē kaut kur, Mm. tur, kur viņai ir. Mhm. Jo mēs esam diezgan lieli tie attālumi, ja, un viņai arī bija savi bērni un tā. Bet tad sākās brīnišķīgais Covid, un neko vairs nevajadzēja darīt. Neviens nekur nedrīkstēja braukt, un viss atrisinājās pats no sevis. Paši. Un, protams, Jā. jā, un arī pat legālās lietas atrisinājās pats no sevis, pašas no sevis. Man Covid laiks liekas bija diezgan brīnišķīgs, Jā, izņemot to, ka mēs arī dabūjām piedzīvoju Covid. kā labu laiku. Jā. Jā, izņemot to, ka mēs dabūjām Covid, bet jā, tas tā. Tas ir liels mīnus, bet bērns piedzima tieši tajā lockdown laikā, kad neviens nedrīkstēja nekur braukt. Mm. Un tad mēs gājām pie vietējiem, pie vietējā tā mēra, kas bija ļoti smieklīgi, un teicām, ka mums bērns piedzima, un viņš bija tādā tik priecīgs un tādā šokā, ka viņš visam ciemam izstāstīja, un visi, visi gavilēja. Bija tā kā senos laikos, ja? Un viņi mums papīrus uztaisīja un tos tulkus atveda, un visi nāca pie mums uz mājām, un visas papīrus mums nevajadzēja neko darīt. Bet Jā. tā, ka ka ar tiem citiem vienmēr bija tā, ka mums vēl vajadzēja ar tiem papīriem kaut kur skraidīt, meklēt, kas mums parakstīs. Un tas bija ļoti, ļoti sarežģīti visos gadījumos, jo man vajadzēja tur visādus tulkus un vēl visu kaut ko. Un tagad viņi visi vienkārši mums to servisu piegādāja mājās. Ja? Mēs bijām, mēs bijām nenormāli atviegloti. Laimīgi, ka tas viss, jā. Un bija smieklīgi, ka radio bija tādas ziņas, ka Rumānijā aicina sievietes dzemdēt mājās, jo ir pārāk bīstami iet. Un es domāju, vienkārši brīnišķīgi. Pat tas sāk jā, normalizēt, sāk palikt normalizēts, Mm. ka sievietēm ir atļauts dzemdēt mājās. Amazing. Tā Ka reģistrācija īstenībā devās arī ļoti labi. Jā. Īstenībā viss bija diezgan sarežģīti ar trešo. Nebija tik sarežģīti kā ar pirmo, bet bija tā, ka puisīts ar lielu galvu, puisīts ar lielu galvu viņu bija baigi ilgi. Un baigi ilgi bija. Un ļoti kaut kā, bija divi bērni, Mhm. un mēs visi Jā. mājās. Bija rīts, un man vecākais dēls mīl ilgi gulēt. Viņš gulēja, bet meita viņa ceļās ļoti āgri, un viņa bija ar mums. Un man sākās jau tas spiešanas process un tās animalistiskās sajūtas. Mhm. Un Džordžs vīrs man turēja aiz rokām, un mēs tā turējām viens otru roku. Un jau tā pēdējā stadija, un tā spiešana bija diezgan ilgs process. Tas bija diezgan ilgi. Un Džordžs tur man rokas, un mūsu meita, viņa vienkārši viņa noguļās uz mūsu rokām, tā kā šūpuļs tīklā, skaļi smējās mums sejā. Dzied un skaļi smējās man sejā. Jā. Tas bija tāds moments. Tas bija tāds moments, ka tev ir jādod viss, kas tev ir no sevis, lai piedzemdētu to bērnu, un tev Jā. vēl tas bērns, ka tas viss liekas, vienkārši, ka viņš ir tādā ekstāzē no tā momenta, kas tagad notiek, ka viņam arī vajag kaut kādā veidā piedalīties, ja?
Un viņi vienkārši smējās, Cik viņam smējās un gadi? dzied. 2,5, Arī maz. 2,5. Jā. Nu, viņi nav, viņi vēl joprojām nesaprot. Viņi vēl joprojām, ja viņai kaut ko pasaka, ka tagad kaut kad nav laiks, vai ne, viņi vēl joprojām nesaprot, kur nu vēl 2,5 gados. Jā. Viņi vienkārši darīja visu, kas viņai ienāca prātā. Jā. Nu jā, bet tad viņi vienā mirklī piekusa, un uz to pašu bērniņu ierašanos viņi tomēr aizgāja kaut ko viņi tur sāk, kaut ko citu, kaut kas cits viņu ieinteresēja. Mm-mm. Un tad tomēr tajā mirklī viņi nebija, bet jā, kādu daļu no tā visa viņi tomēr skaļi smējās. Bija diezgan tāds maksimuma moments, jo Mhm. diezgan tāda virsotne neiespējamā. Skaidrs, jā. Bija izturami, bet bija Intensīvi. kaut kā intensīvi ļoti intensīvi. Mm. Bet viss, protams, viss beidzās diezgan labi. Bērniņš piedzima un jā, man bija diezgan daudz plīsumu pēc pēdējā bērniņa. Un tas atkopšanās process bija ļoti, ļoti ilgs. Man Mm. bija viss, jā, Jā. man Tev bija viss. vajadzēja daudz laika pavadīt guļus. Jā. Mm. Nu, tas ir labākais Jā, darīt, jo viss jau pats sadzīst. Tāds, zin kā citreiz sievietes runā par to, ka dabiskas dzemdības ir saudzīgākas un tā, bet, nu, mēdz būt dažādi. Un nekas tur nav jāšuj, viss sadzīst pats, vienīgi tas varbūt prasa laiku ilgāku, ilgāk gulēt, lai nav tas spiediens uz lejas daļu. Un, nu, tā, jā, kā bija tev? starp citu, pēc Žampāla ierašanās, es arī pēc 8 stundām tajā vakarā bija tā, ka es sapratu, ka es diezgan, vecās mātes konstatēja, ka es esmu diezgan saplīsis, ka, ja es ļoti gribu, tad es varu it kā, kādos gadījumos it kā liekot šubas, ja? Nu, Pat cik man bija, tas ir arī jā, tāds iegājies stāsts, ka jā, jā, tas bija tas, kas notika tādi, ja? Un, Skaidrs. un es tā kā, es jau, jā, man nebija īpaši viedokļi par to, un es domāju, nu labi, man ir kontakti, un es piezvanīju tai ārstei, un tur bija cits ārsts, un es ar to bērniņu, tomēr mēs negulējām visu to laiku. Vienā brīdī mēs arī bijām aizbraukuši līdz slimnīcai paskatīties, vai man ir jāliek šuvas. Nu, un es ierados, un tur bija cits vīrietis ārsts, un viņš teica, ir vairāk par 6 stundām pagājis, un mēs vairs neriskējam neko šūt pēc 6 stundām. Un, uh, un viņš arī kaut ko teica tādu, ka, nu jā, tā jau labi neizskatās, vai kaut ko tādu. Ko Bet, gribētu teikt? protams, tas viss ir muļķīgi nonākt tādā situācijā. Protams, ko nekur nevajadzēja iet un tā, bet, jā. Tas ir informācija patiesībā arī, ko es tagad ļoti gribu dalīties ar informāciju, lai ir tas Jā, fails. Tā var. ka es varu pateikt, kad es biju un varbūt, ka nevajag iet, jā. Jā, Jo ka, man, jā, dabiski jā, viss jo notiek. nekāda vaiga problēma nav. Jā, viss ir tomēr sadzīves beigās un Tad tā arī tev neko nedarīja, viss tāpat atzīja. tā arī man neko nedarīja, visā pats sadzīve. Pēc pēdējā bija tā, ka bija diezgan ilgi, man liekas, dzīve, Mhm. diezgan ilgi. Un bija ļoti, ļoti grūti. Man bija arī hemoroīdi un visas tās problēmas. Jā. Mm, mm. Jā, par šo, protams, arī būtu daudz jārunā par to, ka vajag atkopties. Es īstenībā vēl projām neesmu atkopusies. Vēl kaut kāda, man ir noteikti jāiet cauri tai fizioterapijai un vēl vis kaut kam, jo es varu, man ir viegla nesaturēšana. Tā tas saucās. Jā, Jā, iegurņa muskultūra, jā, tur ir gan atslābināšanas, gan stiprināšanas paņēmieni, un ir ļoti, ļoti vērts atrast labu cilvēku, kas orientēs tajās lietās, nevis vienkārši liek kaut ko trenēt, vai ne, bet tur ir nianses, un es zinu,
viena latviešu sieviete, kura ar to nodarbojas. Es tagad viņas vārdu uzreiz nepateikšu, bet noteikti pielikšu pie apraksta klāt, ja interesē, jā, tas. Jā, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Man, piemēram, ir jāatrod vēl Mm, lielākā daļa problēma man pārgāja, jo es, protams, es ilgi marinēju. Ja man liekas, ka man kaut kas ir, es ilgi gaidu, kamēr pāries. Ja? mhm, Un lielākā daļa arī pāriet pat no jā, sevis vai nu, par tām lietām, ne varbūt ne pati no sevis, bet es, protams, arī kaut ko daru tā labā. Un, mhm, es kaut kā ticu tai pašārstēšanās ceļiem. mhm, Un es kaut kā esmu ļoti apmierināta, ka tomēr lielākā daļa, kas man bija tā, ka es nevarēju dažreiz paiet. Man kaut kā tas iegurni bija. Man liekas, ka tur kaut kas bija izbīdies, un tā, ka es nevarēju, dažreiz nevarēju paiet. Bet tas tā tiešām pārgāja. re, Pārgāju. mm, Bet es prasīju gadu, vairākus gadus, un es vēl joprojām, tagad es kaut kā lēnām, kad tas jau ir lielākā daļa ir pārgājusi, es tā kā, nu, jau esmu atradis kaut kādas vietas, kuras gribu aiziet paprasīt palīdzību, jā, bet tagad es Zināsi, tikai kad prieku paprasīt paprasīt palīdzību. palīdzību. Tu zināsi, kad, un tu zināsi, ka tev vajag un ka tev nevajag, un tas ir forši, ka tu dod savu laiku, tu skaties uz sevi, skaties, kā tu pati jūties, un tā arī meklē Jā, palīdzību man vai atbalstu, vai nē, nu, jā, pati laiks ir liela un vislabākais gudra. dziedātājs. Jā, jā. Tāds bija bērni aug. Un Jā, viss pāriet. Arī tās dzemdību intensitāte un tas dzemdību sajūtas un viss arī ir pilnīgi pārgājis. Un kaut kā liekas pilnīgi neticami. Liekas, ka tas bija kaut kāds mm, tāds, kur bijis sapnis. Jā, liekas, es esmu ļoti attālinājusies. Par cik man nekad nesaslēdzās tajā forši, ka tu esi aizgājis tajā un tu palīdzi sievietēm un tu izpildi to lomu, ja? Man, piemēram, tā loma, lai es kādreiz gribētu būt, man pat mazi bērni tikko piedzimušies. Es par to, es par tam esmu tik ļoti pāri, ka man, jā, mm, man ar to tas stāsts ir beidzies pašai tikai savas. jā, Pašai bagātīgi, tikai savu bagātīgi. dzemdību rāmjos, ka tas nav, jā. Jā, ļoti. Man, protams, es varu dalīties ar to, jo es zinu, ka man tās dažas nianses, jā, kā tu saki, piemēram, tas, ka man bērns sāk ēst pēc tam 24 stundām tikai un viss bija kārtībā, ka ir kaut kādas nianses, jā, kad es zinu, ka tajos stāstos manos ir kaut kas tāds, kas var palīdzēt kādam paplašināt to iespēju loku. Ja. Jā, jā. Milzīgs tev paldies. Paldies, Katra. Paldies tev par to, ko tu dari. Es domāju, ka tas ir diezgan iespaidīgi. Jā, Jā, nu, jā. Es sapratu, ka ir tāds melns laukums šis te, un es viņu gribu izgaismot, jo es viņā redzu, nu, lielu potenciālu, es viņā redzu veselību jā, vienkārši vairāk atbalsta, vairāk informācijas, un tad jau viss būs labi. Un galvenais vairāk tā spēka sievietēm pašām, ka viņas zina, ka viņām ir izvēle, ka ir vispār tāda informācija, tāds fails, ka tā jā var. tieši tā. Nu, tu atrod to ļoti filigrānu veidu, ka es esmu te un te ir informācija, bet jā, tas tiešām Un nav varbūt sievietes visiem, vai, izvēlās. Jā, bet daudziem tas var tik ļoti mainīt jā. dzīvi, pat, pat dzīvi. Jā.